Čau, 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 čau. Laipni lūgtā mūsu podkāstā. Divi par futbolu. Es esmu Kristaps un viņš ir. Es esmu Knuts un šī ir kārtējā mūsu futbola podkāsts, futbola video, futbola epizode. Šodien mēs parunāsim par ļoti aktuālām tēmām, par šīs nedēļas Champions League mačiem un arī pieskarsimies Eiropas līgai. Sākam mačus. Mēs teiksim tagad, kā mums šķiet, kurš uzvarēs, un jūs ierakstiet, protams, komentārā jūsu domas, vai jūs piekrītat mums vai nepiekrītat. Labi, tad sāksim ar pirmo maču, kas bija, sāksim vispār ar vakardienas mačiem, jo tie arī bija ļoti interesanti. Bija daudz rezultātīvas spēles arī, bet mēs sāksim ar ļoti neinteresantu spēli. Zagrebs Dinamo pret Glasgow Celtics 0-0. Man ir godīgi likās, ka Celtics vinnēs. Es īstenībā cerēju uz Zagrebs Dinamo, ja godīgi, bet, diemžēl rezultāts 0-0. Abām komandām, protams, manuprāt, abas varbūt arī kaut cik apmierināts ar šo rezultātu, bet, protams, katrs gribēja arī uzvarēt, vai ne? Jā, protams, vienmēr vajadzēja uzvarēt. Tas gan. Labi, tad ņemsim nākamo spēli, kas bija arī dienas agrā spēle vakardien, Liverpool pret Gironu. Šeit, ka visi zināja, ka Liverpool uzvarēs. Šeit nebija šaubas, ka Liverpool uzvarēs. Jā, bet tādu rezultātu. Man reāli pārsteidza tas, ka bija tikai 1-0 un salāksies te pendeli. Manuprāt, vajadzēja būt reāli vismaz 3-0 Liverpoolai uzvara. Bet Girona arī malači sevi labi parādīja, labi apliecināja. Liver penaltī bija un jā, tas gan. Bet Girona tiešām visu cienu Gironai. Cerams, nākamajās atlikušās divās Champions League kārtās varbūt pat izdosies arī uzvarēt un tam līdzīgi. Tā maza tehniskā kļūmīte. Bet tas nekas, tiekam tāli, viss kārtībā. Un tad nākamā spēle Bresta pret Eindhoven PSV. Man liekas, PSV uzvarēs, bet Bresta uzvarēja kaut kā. Es esmu ļoti patīkami un klāvārs teiks par Brestu, jo viņi šobrīd Champions League atrodas jau 4. vai 5. laikam pozīcijā. Visām 30. Ko labāk? Tev Paris Saint-Germain, par daudzām komandām, par Real Madrid, par City, visām Bresta ir vienkārši pārsteigusi. Zini ko? Par Paris Saint-Germain. Bresta ir visus pārsteigusi, un es ceru, ka viņi turpmāk arī pārsteigs un tiks Champions League nākamajā kārtā. Jā, un Paris Saint-Germain netiks. Un tad nākamā spēle Bayern pret Šahtaru. Tas rezultāts bija zināms, ka būs labi. Un pat kā Keins nebija uz laukuma. 5-1, jā, bet Šahtars pirmie guva vārtus, pirmie izdevās vadībā. Varbūt pat šķita, ka būs cerīgi, varbūt pat viņi varēja arī noturēt to uzvaru, varbūt nešķirt, bet Bayerns parādīja, ka viņi ir Bayerns. 5 goli, Olisei iesit 2, Millers iesit golu. Tā kā Millers būs vārdus, tā kā visu cieņu Bayernam. 5-1, priekš Bayern labs rezultāts. Nākamā spēle bija ļoti intriģējoša. Klubu Brūžu pret Lisabonas Sporting. Amorins vajadzīgs apakaļ viņiem. Man jau skaidrs bija zināms, ka Amorim nevajag pamest Sportingu, jo, kā visi zina, ka Sportings vēl labāks par United, jo United ir Eiropas līga, Sporting Champions līga. Jā. Sportings viņiem it kā ir Viktor Gjokereš, kas māks izdot daudz golu, bet piekliboja komandas spēle tomēr pie cita trenera, citu uzstādījumiem diezgan švaks sniegums. Runāja par Amorinu. Saka, ka Rashfordu pārdos, ka viņš vairs nebūs. Barona arī domā, ka pārdos. Un tad varētu Rashfordu vietā ņemt Viktoru Gjokerešu uz United, bet es ļoti ceru, ka tas nenotiks, jo Gjokerešu nav tik zema līmeņa uzbrucējs, viņi mēdz uz Davai, parunā. Jā, uz kurienes Paris Saint-Germain, bet RFS spēlēs. Kaut vai uz Paris Saint-Germain, jo viņš būtu ļoti nepieciešams, vajadzīgs un būtu ļoti labs sniegums ar viņu. Parīzē nav sniegums. Bet klubu Brūžu jau uzvarēja Sportingu, vēlam veiksmi. Salzburga, Paris Saint-Germain, Parīze beidzot, un pēc lieliem priekiem uzvarēja pārliecinoši 3-0. Vārtus guva Duē izšķirošos 2005. gadā dzimušais franču uzbrucējs.
Kāpēc tu tā nevari? Tas 106. gadā. Jūs neesmu franču uzbrucējs. Un vārtus guva arī Gonzalo Ramušs no Portugāles un no Mendeša Portugāļu malējais aizsargs, bet, manuprāt, tas ir diezgan švaki, jo Parīzes bez Neymara mēs Mbappé ir nekas. Jo Ramušs tajā spēlē bija tiešām sundīgs. Es pat gribēju, lai uzlaiž Kolomānī, jo viņš vismaz māk uzņemties uz sevi, māk apspēlēt. Bet, diemžēl viņam nepaveicās ar to. Bet, nekas vismaz pirmā uzvara un cerēsim arī janvāra beigās atgriezīsies Champions League. Cerams, Parīzē izdosies uzturēt arī Manchester City, lai ir iekļuvuši nākamajā kārtā. Tad nākamā spēle bija ļoti intriģējoša. Leipzig Aston Villa. 3-2 Aston Villa uzvarēja, bet ļoti smaga spēle. Es par Aston Villa balsoju toties. Es nezinu, kā tu, bet es cerēju, ka Aston Villa. Es ļoti cerēju uz Leipzigu, bet Leipzigai gan Vācijā ļoti sodīgs sniegums, ļoti švaki iet, gan Champions League, tāpēc Aston Villa pelnīt uzvarēja. Leverkusena Milānas Inter 1-0, Leverkusena uzvarēja. Es pat brīnījos par Inter, domāju, ka Inters vienmēr. Es zināju, ka Leverkusena uzvarēs, jo nevar lūzeni vienmēr uzvar. Izņemot šodien FIFA. Vienmēr, kad es gribu, lai viņi uzvar. Izņemot šodien FIFA. Šodien, jā. Real Madrid uzvar Atalantu. Tas bija labi, es balsoju par Real. Hala Madrid. Es ļoti cerēju, ka Atalanta uzvarēs, bet, Beidzot, Mbappé saņēma, trāpīja kaut ko. Man prieks par Mbappé, bet Mbappé malāds. Bēlingams arī bija labs, bet man prieks par Mbappé, ka viņš beidzot guva vārtus, bet, arī ļoti stālā dīvainā situācijā viņš traumu dabūna atkal, tā kā priekš kam tas bija vajadzīgs, priekš Mbappé, ļoti neveiksmīgi, manuprāt. Bet, labi, ka spēle bija rezultīva 3-2, man ļoti patika Lukmana gols no Atalantas, tas bija ļoti labs gols, pa labo malu nomāna Vaskes un starp kājām tuvajās stūrī, kur to bija bezspēcīgs šajā epizodē. Tas bija ļoti labs gols. Un tad šodien, ja jau ir sākušās agrās spēles Atletico Madrid pret Bratislavas Slovanu. Es ceru, ka Slovans uzvarēs, ja godīgi. Es ļoti ceru, ka īstenībā es ceru, ka Slovana uzvarēs. Tāpēc, ka Atletico man ļoti patīk Antoans Grīzmans no tās komandas, protams. Jā, bet viņam vajag labāk klubu atrast. Bet pārējie man īsti Atletico nepatīk, tāpēc, tāpēc, ka viņam arī tāds aizsardzības futbols pat ļoti bieži. Tāpēc es īstenībā cerēšu uz Slovanu, bet, ja būtu jāsaka, es teiktu 2-0 Atletico uzvar. Saku 1-0 Slovans. Jā, es arī to cerētu. Tad ir jau sākusies Lille pret Grāca Šturm. Lille. Lille jāuzvar, jo viņi ir Champions League arī ļoti labi iesākuši uzvarām pat Atletico pret Real. Tā jāturpina arī pret zemākām komandām, zemāk līmeņa komandām. Šodien vēl Benfica Boloņa. Bez komentāriem es teikšu interesants mačs, bet būs sīvi, es teikšu Benfica, jā, tā ir prātās. Milāna, Cervena Zvezda. Es pa Milānu. Milāna jāuzvar. Es ļoti ceru labu sniegumu no Bez Moratas. Bez grūtāk viņiem, bet Es ceru, ka Morata parādīs labu sniegumu un arī Rafael Leao. Un ļoti interesanta spēle, kurai mēs varam pieskarties, būs Dortmundas Borussia pret Barcelonu. Es pa Barcelonu. Fui, Džek. Es pa Borussias Dortmund. Es arī būšu ļoti laimīgs par Dortmundas Borussiju. Es ļoti cerēšu uz uzvaru. Bet, protams, Barcelona ir Jamals, Lewandowskis un citi neklausīju spēlētāji. Spēlētāji. Tāpēc es ļoti cerēšu, ka Dortmundas Borussia uzvarēs. Jā, jo man viņi nepārāk Lewandowskis esam mīļākie spēlētāji. Tas ir vienīgais un vēl Kundē. Es teicu, ka Lewandowskis ir nekauties spēlētāji. Es teicu, Lewandowskis ir labs un Žil Kundē. Vienīgais, ka Moškāvēs uzreiz ir Šesnīs visu glabs. Bet es domāju, ka šim vārtos varbūt pat nebūs Šesnīs, viņam būs grūtāk. Cerētu būs stulbi, godīgi. Viņš ir vecs. Bet es teikšu Dortmunds uzvar. Feyenoord Sparta. Tur būs līdzīgs mačs, es domāju. Juventus City, jā. Jā, par Juventus. Juventus City būs ļoti interesanti.
Labākais klubs. Mums jauns klubs. Mēs pēc 20 gadiem būs jauns klubs Juventus City. Gaidiet to. Juventus City, tas būs amazing klubs, tāpēc es teikšu 1-1. Juventus City uzvarēs virslīgu. Kā tu liekas, kas būs rezultāts? Man Juventus labāk, protams, patīk. Es gribu, lai Citys uzvar. Bet, 2-1 Juventus uzvarēs. Nu, labi, es teiktu... Nu, jā, ok. Nu, City var iesist daudz golus, tas ir skaidrs, bet viņam arī aizsardzību šajā sezonā ļoti klibojusi. Juventusam... Tāpat kā Rodri klibo šobrīd. Rodrīs... Šai kruķie klibo. Tas bija sāpīgi, jā, priekš Rodri, bet nu labi. Juventusam atkal ir tas, ka realizācija ļoti švaka šogad. Viņi var iesist, bet var arī maz ielaist. Tā kā divas tādas atšķirīgas komandas, bet es tomēr cerētu es teikšu uz neizšķirtu īstenībā. Es cerēšu neizšķirtu. Tad Stuttgarte pret Kristofa mīļāko komandu. Young boys. What you gonna do when they come for you? Young boys, protams, ka nav. Young boys. Es arī teikšu, ka Young boys uzvarēšu Stuttgarti. Es teikšu Young boys. Jā. Un šīs dienas pēdējā spēle būs ļoti interesanta, manuprāt. Londonas Arsenal, kas ir ļoti labi iesākuši Champions League sezonu pret Monaco, kas arī ļoti patīkami pārsteidz šajā Champions League sezonā. Es ceru, ka Arsenal vinnēs. Tiešām 2-1 vai 3-1. Es ļoti cerēšu uz Monaco, jo es esmu liels Francijas futbolīgāšu fans, tāpēc Monaco. Jā. Jo arī Paris Saint-Germain spēlēja pret Arsenal izbraukumā šo sezonu. Ļoti neveiksmīgi 0-2 zaudējums, tāpēc es pat gribētu, lai Monaco tā kā atriebjas Arsenalam par to Parīzes zaudējumu. Es ceru, ka Arsenals vinnēs. Es teiktu Monaco 2-1. Gadījumā Monaco neuzvarēja par Saint-Germain. Šo sezonu es neatceros, viņi spēlēja, man liekas, pat viņiem nebija spēlē. Labi, jā. Bet jā, labi, tas bija arī šajā Champions Leagues spēlēs šajā kārtā viss. Un nedaudz vēl parunāsim par RFS Eiropas līgas spēli pret Maccabi Tel Aviv. Spēle būs Belgradā, neitrālā laukumā, jo Maccabi Tel Aviv ir no Izraēlas, un tur ir ļoti, tur šobrīd nevar aizdīt drošos apstākļos futbola spēles, tāpēc, jā. Cerēsim, ka mūsu spēlētājiem būs viss labi, cerēsim par uzvaru, cerēsim, ka fani būs, cerēsim, ka mēs pārbraucam viņu fanus un cerēsim, ka vienkārši viss sajies. Nu jā, es arī ļoti cerēšu uz RFS, uz labu sniegumu. Mēs vēl pagājušā ceturtdien bija arī spēle, tā kā RFS-am pārbaudu spēle Spānijā, viņi aizdīja pret Malmi. Malmai arī būs rītdien mačs pret Stambuls Galatasaray, kur RFS-am izdevās nospēlēt neizšķirti. Pagājušā ceturtdien bija draudzības spēles starp Malmi un RFS. Beidzās ar Lemaiča vārtiem savos vārtos. Malmi tomēr uzvarēja 1-0. RFS it kā spēlēja labi, kvalitatīvi. Maz maiņas. Viņiem bija 10 maiņas, un RFS bija 4 maiņas. Jā, vai ne, tas arī. Malmi tā kā rotēja daudz spēlētāju, RFS nē. Cerams, rītdien pēc Maccabi Tel Aviv izdosies. Jā, cerams, izdosies labs sniegums spēlēs Serbijā. Cerams, būs interesanti un cerams RFS panākumu. Mums šķiet, ka šo mēs arī beigsim, bet mums jāpiemina tās gaidat piekdienu. Visi pieskojiet, iespēlēsiet belu tā, lai jūs redzētu, kas nāks, jo piekdien mums būs īpašais viesis. Jūs gan viņu zināsiet. Būs interesants saruna. Tā kā gaidat piekdienu. Varbūt arī nezināsiet, bet, ja noklausīsieties mūsu sarunu ar šo viesi, točni uzzināsiet. Tad noteikti uzzināsiet. Es varu tikai pateikt to, kad PPK kanālā viņš arī ir bijis. Tā kā ar šo notu mēs arī noslēgsim. Atā. Atā, skatieties mūsu videoklipus un tiekamies citos mūsu videoklipos.